9. klasē. Jā, turpināšu es. Jāsaka, sveicināti, darbie absolventi, viesi, skolotāji, draugi varbūt kāds ir klāt. Un mēs šodien svinam ne tikai 9. klases noslēgumu, mēs svinam jaunu sākumu. Un jūsu dzīves jaunu sākumu var svinēt katru dienu. Atcerieties par to, ka katra diena var būt jauns sākums. Reiz dzīvoja kāds zēns, kurš bija bērnībā nedaudz savādāks nekā pārējiem. Viņš līdz 4 gadu vecumam vispār nerunāja. Un skolā viņam gāja tā, nevisai viegli, jo pārsvarā viņu uzskatīja par tādu klusētāju, noslēgtu, nesabiedrisku, nedaudz dīvainu. Viņš mēdza kaut ko prātot, un kādu dienu skolotājs teica vienkārši viņu vecākiem: ziniet, viņš nesasniegs neko. Viss vienkārši. Un sanāca tā, ka tieši šis puika, zēns, viņš kļuva par vienu no izcilākajiem prātiem cilvēces vēsturē. Un tieši pateicoties viņam, mēs savādāk skatāmies uz pasauli. Un viņu sauca Alberts Einsteins. Iespējams, jūs pazīstat arī kādu citu slavenību, kādu meiteni, kurai arī bērnībā gāja pavisam tā savādi. Viņa jutās noslēgta, vientuļa, un viņai nepatika uzmanība, galīgi. Viņa mācījās mājās, jo skola viņai bija pārāk draudīga vide. Viņai bija depresija, trauksme un Turetes sindroms. Bet viņai bija kāds talants un aizraušanās. Viņa nolēma darīt to, kas viņai patīk visvairāk. Viņa sāka sacerēt dziesmas kopā ar savu brāli, vienkārši mājās istabā. Un šobrīd viņa ir kļuvusi par vienu no visiespaidīgākajiem mūziķēm un daudzu Grammy balvu ieguvējām, visjaunākā Jamesa Bonda filmas iedziedātājām. Un patiesībā viņa ir tikai 7 gadus vecāka par jums. Varbūt jūs zināt, kā viņu sauc? Nav variantu, jā? Tā ir Billie Eilish. Un patiesībā šodien ir izskanējis jau daudz dažādu paldies skolotājiem, vecākiem. Un mēs visi esam piedalījušies tajā, lai šeit atrastos kopā. Bet es gribu pateikt vienu milzīgu paldies jums. Jums, jaunieši. Un jums, skolotāji un arī vecāki, es gribētu stādīt priekšā jūsu topošos un nākamos kolēģus. Tieši šeit sēž mūsu nākamie mākslinieki, aktieri, juristi, skolotāji, izgudrotāji, dažni dažādu profesiju pārstāvji, kurus mēs pat nevaram nosaukt šobrīd. Un tieši jūs izgudrosiet šīs jaunās profesijas. Jums katram, iespējams, būs vairākas profesijas, un mēs nezinām, kā viņas saucas šobrīd. Jūs mācīsiet mums, vecākiem un skolotājiem, kā apieties ar jaunajām tehnoloģijām. Un tādēļ esiet drosmīgi, saglabājiet humoru izjūtu, draudzību un dodaties droši savā jaunajā dzīvē. Un katru dienu atklājiet to no jauna. Paldies!